Šodien daudzās valstīs, kā piemēram Lielbritānijā, Vācijā, Itālijā, Francijā, arvien vairāk sabiedrības locekļu cilvēku izrāda savu neapmierinātību. Viņi iet protestos, piketos, tiesājas un nodarbojas ar pašdarbību, cenšoties aizstāvēt sevi, savu sabiedrību. Kāpēc? Tāpēc, kad šajās valstīs un ļoti daudzās citās ieplūst milzīgs imigrācijas vilnis. Šajās valstīs iebrauc gan bēgļi, gan brīvprātīgie, un lielākoties viņi atved līdz savas tradīcijas, savu reliģiju, savu kultūru, savu izpratni par pareizi un nepareizi. Diemžēl lielākoties rodās konfrontācija, jo šķietami sakārtotā vidē ielaužās sveša vide. Šajās valstīs paaugstinās kriminogēnā situācija. Arvien vairāk cilvēki piedzīvo uzbrukumus. Arvien vairāk notiek grupveida izvarošanas. Arvien vairāk tiek pieķerti, fiksēti pedofīlijas gadījumi. Un dīvainā kārtā lielu daļu, patiešām lielu daļu, šādas negācijas veido nevēlamie iebraucēji. Un sabiedrība ar to nav mierā. Vēl jau vairāk, kad tiek piedzīvoti arvien vairāk gadījumi, kad tiesu sistēma šādus pārkāpumus normalizē, attaisno un bezmaz vai iedrošina tā turpināt. Un saprotams, ka sabiedrība vēlās uzturēt kārtību, tā šūmējas un ir nemierā. Savukārt tādās valstīs kā Latvija šķietami viss ir kārtībā, jo vairumā iedzīvotāju, raugoties TV ekrānos, ja domā, tad domā, ka tas viss notiek kaut kur tur, mēs esam drošībā, mūs tas neskars, mūsu valstī ieplūst tikai pozitīvi iebraucēji ar gaišām domām un veido mūsu vidi drošāku. Diemžēl tā nav patiesība. Arī pie mums notiek šādi gadījumi, arvien vairāk, arvien biežāk, un tos paveic iebraucēji. Būtībā tikos ar savu draugu, kurš izstāstīja kādu stāstu par reālu notikumu mūsu valstī. Un šis notikums ir tas, kuru kārtējo reizi noklusē. Bet, ņemot vērā, ka mans draugs ir līdzīgās domās ar mani, kad par šādām lietām klusēt nedrīkst, viņš piekrita šo stāstu izstāstīt
vēlreiz ar domu, ka es to ierakstu un publicēju. Jo ļaunums uzvar vien tad, ja labi cilvēki klusē, samierinās un ļauj tam būt. Un jo vairāk cilvēku atļausies neklusēt, runāt, aktualizēt, informēt, jo lielākā drošībā būs gan tie, kas to dara, kā arī rezultāts mūsu vidi sakārtot būs daudz veiksmīgāk. Tas attiecās jebkurā jautājumā. Savukārt, šoreiz iet runa par reālu pieredzi saskarē ar iebraucējiem un viņu darbībām, kuras nepadara mūsu vidi par drošāku. Atļaujos atgādināt, ka šis, protams, ir tikai un vienīgi mūsu viedoklis, kuram jūs drīkstat nepiekrist. Jūs varat ticēt šim stāstījumam, jūs varat turpināt izlikties, ka mūsu valstī nekas tam līdzīgs nenotiek. Tā ir jūsu brīva izvēle, jūsu interpretācija par vidi, kurā mēs esam. Tikai ļaujiet man atgādināt, ka mūsu katra darbība un bezdarbība rada sekas. Šīs sekas veido vidi mums apkārt. Savukārt šī vide jau ir tā, kuru mēs atstājam saviem pēcnācējiem. Aicinu ierakstu noklausīties 2 reizes un turpmākajā dzīves solī neizlikties to nedzirdam. Kaut kā tā. Tas tāds galda sarunas. Jā. Stāsti, kā tur gāja. Vecāķos pludmalē, karuči sēž viens kaut kāds tur vecis un spiež kaut kādai meitenei kaut ko dzert no pudeles. Tie pārējiem tur visi, kas tur pludmalē, tā aizdomīgi liekas. Un viens pēkšņi pamanīja, ka tas vecis to meiteni bučo. Kad tā... Pa dienu? Jā, gaišā dienas laikā. Un, saprot, tā nav meita. Pag vecāķi pludmali, tas ir tur, kur ir tie nūdisti. Tur ne tikai tādi, tur arī ir visādi. Un tad viens tur iekliedzās, viņš tur viņu bučo un tā tālāk. Un tie tur arī pievērs uzmanību, kad spiež dzert, un tā tur haču, tur dzert un tā tālāk. Krieviski, ja? Jā, viss nav tik krieviski. Tie, kas aizturēja, tie arī bija krievi, un tie visi tur bija, krieviski runāja. Un tad tas viens tur sāk to veci tur škvarņiku ņemt ciet, karač. Jo bučoja to bērnu? Jā. Cik maziņš bija tas bērns? Es saprotu, kaut kā 12. Tā meitene? Jā. 12 gadus meitene? Jā, un vecis kopā ar pieaugušu tēvaini, jā. Kurš viņu spiež dzert alkoholu un bučo? Nē, kaut kādas narkotikas tās bija. Tas nebija alkohols? Nē. Kraču apdulinošu vielu, teiksim tā. Jā. Tā būtu precīzāk. Un cilvēki nebija vienaldzīgi un... Jā. Un ko? Un tad tur vēl tas man pazīstamais, tas arī iesaistījās, viņš sāk bēgt, noķēra viņu, turēja. Vai tā meitene prasīja palīdzību? Nē, viņa tur sēdēja. Viņa jau bija apdolusi, viņa kaut ko bija salietojusi. Tas vecis ar starp citu. Un tās pašas pudeles dzēra. Es tā sapratu. Un tad šeit turēja ceļgalu uz kakla un tur tikmēr izsauc mentas. Viņš tur nevarēja. Viņu aizturēja. Jā. Un izsauc policiju. Izsauc policiju.
Tie atbrauca. Šitais jau sen meklēšanā mums ir. Bet pagā, kas viņš tāds bija? Latvijas, Krievs, Ukraiņas? Viņš bija mūsu draugs Ukraiņas. Un tas izpaudās kā? Nu, ka viņš tur bļauj, kad viņu nevar aiztikt, viņš ir Ukraiņas, kroči, tādā garā. Es biju iestīvu. Nu, policija šo aizturēja un ķipa viņš izrādās jau ir meklēšanā. Jā, viņš bija jau meklēšanā. Un par ko meklēšanā? Nu, pa līdzīgam notikumiem. Tā meitene bija no nelabvēlīgas ģimenes. Bet tā bija vietējā? Vietējā rīdziniec, un to neviens nemeklē mājās. Nu, kā, kā nelabvēlīgā ģimenē. Bezatbildīgie vecāki. Nu jā, viņiem kodienā droši vien viņi... Bet droši vien tas vecis bija no Ukrainas pedofils, kurš sazāļoja mūsu bērnu, jauniešus. Jā. Un, blēd ne? Nē, zin kā, citur pasaulē tagad grautiņi pa šitiem pedofīliem un visatļautību un izvarošanām izrādās, ka nemaz... Tas pagaidām nav redzams, ka kaut kur mēdījos neatskaņo. Es pieņemu, kad... es arī šādu gadījumu jau tagad zinu pagaidām vienīgo, bet es zinu no uzticamiem cilvēkiem. Tātad būtībā tas nav tā, ka citās valstīs tikai izvaro un uzmācās, bet pedofīlija virmo no Ukraiņu puses arī. Gaišā dienas laikā publiskā vietā. Nesaproties, bet tas ir, ja sabiedrība to uzzina, tad to jau pasniegt ir sarežģīti, jo tas ir pirmkārt skaļš pedofīlijas gadījums, kas bija publiskā vietā, kur pārkāpēju aizturēja paši iedzīvotāji. Neviena presē par to nav. Bet tāpēc, ka tas ir Ukrainas. Saprot? Nu, kas te viņi privileģēti, blēd? Un vai tad nē? Nu jā, tādas sarunas ir pie galda. Paldies par stāstu. Bet Olšīm tas ir tavs cilvēks. Smalkāk jau vajag, es tev iedot telefonu numuru, tev izstāstīs. Nē, nevajag, es tev ticu. Katrā ziņā tādas lietas notiek, jā. Tā balti nav aukur. Tā kā stāstīja. Ķipā, kā agrāk Ukraiņa automašīnas braukā, kurš ir tā plašsatka, un tur malā apstājusies mašīna. Jā. Nu, ja kā Ukraiņi tur nakti droši vien gulējuši mašīnā, zini, kā papīru, piemētās. Nu, viņi no rīta vietēji iet, pie loga. Papīrus savācas, jo mums tā nedara. Čau, это, давай, понеслась. Опять перемаз, Tā jau cita tēma, bet katrā ziņā es dzirdēju, ka viņi baigi visatļaujās. Jo tie, kas viņiem mēģināja sākumā palīdzēt ar dzīvokļu piešķiršanu, pēc tam knapi tika vaļā caur policiju. Protams. Jo tur tās kur es biju. Panažovšķinas, cik es esmu dzirdējis. Man arī viens Ukraiņu mīlis beidzot ir ticis no viņiem vaļā. Jā? Jā, dabūja dzīvokli atpakaļ. Un to neviens negrib atskaņot, bet es zinu, ka tagad arī meklēju, piemēram, īrēt dzīvokli, tev uzreiz prasa, vai tu esi no turienes. Ja jā, tad aizmirst. Dzīvokļus. Laiks pagāja un sabiedrība saprata. Ne visi. Skaidrs, ka ne visi, jā. Es to kurāšu to te. Kaut kā tā. Vēl tikai neliela piebilde, vai pat drīzāk lūgums. Dargie vecāki, un ne tikai, sargājiet savus bērnus. Mūsu valstī svešu bērnu nav. Mums ir jāiestājas par katru. Skaidrojiet tiem, ka pasaulē notiek ne tikai labas lietas. Māciet viņiem drošību, māciet viņiem parūpēties par sevi. Māciet viņiem nebūt vieglprātīgiem, nebūt lētticīgiem. Jo jūs, vecāki, esat pavadoņi saviem bērniem. Un jūs esat tie, kuri sagatavo savus bērnus šajā vidē dzīvot. Turpināt eksistēt. Tas, kā jūs viņus sagatavosiet,
tas, ko jūs tiem iemācīsiet, tas ir tas, ko viņi pielietos dažādās dzīves situācijās. Tas ir tas, ko viņi atcerēsies, no kā viņi centīsies izvilkt kvadrātsakni un pielietot esošajā situācijā kā risinājumu. Un skaidrs, ka ja bērni tiek atstāti novārtā, vecākiem ir nospļauties, bērni iekuļās šādos gadījumos. Tie tiecās uzticēties, tie neprot izvērtēt situācijas un nereti nokļūst nelaimē. Un tad jau apkārtējā sabiedrība nosodoši raugās uz situāciju, kuru patiesībā ģenerē pati sabiedrība. Jo nemazums gadījumu, kad notiek nelaimes ģimenēs, vienkārši cilvēku grupās, kuras it kā ir uzmanības lokā apkārtējiem cilvēkiem. Savukārt šie cilvēki ir vienaldzīgi. Neesam vienaldzīgi. Mēs veidojam šo vidi, kurā esam. Un ja mēs vēlamies, lai mūsu vidē drošība ir pirmajā vietā, te nav runa par bērniem, sievietēm, vīriešiem, vecāka gadagājuma cilvēkiem. Šeit iet runa kopumā par vidi, drošu vidi. Tad mums ik katram pie tā ir jāpiestrādā, un mēs esam visi līdzatbildīgi. Sargiet sevi un savus tuvākos. Pagaidām tā.